Bet raidījumā tālāk, godātie skatītāji, intervija jau tepat studijā. Mūsu viesi ir akadēmiķis Tālis Millers, sveicināti. Un bijušais Latvijas Zinātņu akadēmijas sporta dzīves vadītājs Jānis Gulbis, sveic. Labvakar. Tā liekas no sākuma skatoties tāda dīvaina kombinācija Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, bijušais Neorganiskās ķīmijas institūta direktors, bijušais Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, pēc tam arī Zinātņu akadēmijas prezidents un sporta dzīves vadītājs. Jādomā, ka jums ir liels sakars ar sportu. Jā, es domāju, ka jaunībā jau visiem ir savi lielāki vai mazāki grēciņi. Arī man savā laikā iznāca nodarboties ar sportu. Dažādu sporta veidiem ir. Vispirms varbūt gribētu atzīmēt vieglu atletiku. Ir pēc tam dažādu iemeslu pēc vairāk iznāca nodarboties ar volejbolu. Tad šis tas varbūt ir sasniegts arī, bet katrā ziņā ar sportu es esmu draudzējies visu savu dzīvi. Un vēl patīk arī šodien var vairāk skatīties, kā pašam nodarboties, bet arī vēl aktīvu dzīvesveidu piekopt. Par tiem akadēmiķu tituliem laikam, Jāni, tu visvairāk varētu pateikt. Jā, mēs esam te visi tik ļoti labi pazīstami. Man ir pirmkārt liels prieks, ka es varu sēdēt blakus divām leģendām, diktorei Veltei Puriņai un sportistam vienīgam Padomju Savienībā akadēmiķim prezidentam, kas ir spēlējis Latvijas izlasē volejbolu. Iedomājieties, bijis PSRS čempions diska mešanā. Tas jau kaut ko nozīmē. Un es vēl gribētu tikai pateikt vienu. Es šo raidījumu veltīju savam labam draugam, arī Tālis pazīst viņu, tikko mūžībā aizgājušam otrajai raketei pasaulē galda tenisā Arnim Zēnam. Austrālijā izcīnīja otro raketi, pasaulē nevarēja vinēt ķīnieti. Un par tām sporta lietām runājot, jāsaka, ka vēl tāds augsts gods Tālim. Es atļaujos tā viņu atvainojos saukt, jo mēs esam ļoti daudz pazīstami. Viņš iedomājieties vienīgās GDA komisijas priekšsēdētājas akadēmijā. Vienīgās, un es biju viņu vietnieks, es ar to lepojos. Tad visu GDA darbu vadīja Tālis Millers. Jā, godātie skatītāji, mēs runājam par to laiku, kad Latvijas Zinātņu akadēmijā, kad vispār katrā darba kolektīvā, teikšu tā, bija tā kā izsludināta goda lieta nodarboties ar sportu, ar fizisko kultūru, attīstīt to, rūpēties par savu darbinieku sasniegumiem fiziskajā kultūrā un tādējādi uzturot veselību. Bet stāsts šoreiz ir ne par to, bet stāsts par to, ka tajos gados 70., 80., 90., 70. gadi, 60. gadu beigas, ja? 50., 60. Pat 50., ja? 50., 60., 70. Kad akadēmija sāk veidoties tikko to. Jā, kad sāk veidoties akadēmija, un tad es zinu, ka arī jūsu laboratorijā vai jūsu institūtā bija daudz slavenu tobrīd sportistu. Varbūt nedaudz par to sīkāk. Te varbūt tāda maza piezīme, jā, tā varētu teikt. Zinātņu akadēmija sportistus tomēr negatavo. Jā. Protams, ka Zinātnieku uzdevums ir nodarboties ar zinātni. Līdz ar to, protams, sports jau ir, vai fiziskā kultūra, teiksim, vairāk ir nodarboties, ir kā blakus uzdevums. Protams, Zinātņu akadēmijas institūtos sporta dzīve noritēja visai aktīvi, jo arī samērā daudz sportisti, es gribētu teikt, arī bijušie sportisti, tomēr ir ienākuši zinātnē un aktīvi strādājoši. Jautājums bija par to, ka man pašam savā laboratorijā, kad jau iznāca tādi nodibināti, izveidot, tas ir 60. gadu beigas, strādāja vairāki, es gribētu teikt, vadoši Latvijas sportisti. Piemēram, PSRS nopelnīja bagātā sporta meistara Daina Šveica, ļoti aktīvi strādāja, izstrādāja savu ķīmijas zinātņu doktora grādu, aizstāvēja sekmīgi. Strādāja laboratorijā arī sporta meistare Laila Čera, tātad Latvijas izlases un ilgadīga izlases spēlētāja arī. Tad vēl īpaši gribētu vart atzīmēt ir savu pirmo aspiranti, Ausmu Vītolu, Baltkaulu, kādreiz vingrotāju, slavina atkal ļoti centīgi, ļoti laba zinātnieci. Īsu brīdi strādāja arī
sporta meistars rokas bumbā Jānis Vilsons. Tā kā sportistu daudz, no 25, 30 cilvēkiem tas skaits laboratorijā mainījās, jau redziet, ir vadošie sportisti, tā jau tas diezgan nozīmīgi. Jā, bet tas jau arī pierāda, ka sportists arī tajos laikos varēja būt zinātnieks un pievērsties nopietnam darbam, kaut gan es atceros arī to attieksmi pret sportistiem, kuri kaut kur strādāja, ka tur viņiem jau dod daudz atlaides. Viņiem toreiz galvenais bija piedalīties sacensībās, aizstāvēt tur Latvijas vai Padomju Savienības godu, bet, darbs viņiem tā. Jūs to tagad varat teikt pilnīgi pretējo. Jā, es tomēr gribu teikt pretējo, tomēr, pamatā akadēmijas vadība, institūta vadība jau visam atbalstīja sportistus, un es jau vēlreiz to gribu atzīmēt, ka faktiski šie sportisti jau tātad savu līdzdalību lielajā sportā bija beiguši, jau ir vairāk un nodarbojās jau tikai turpināt, tā vai citādāk nodarboties ar sportu. Līdz ar to viņu sports jau nebija viņa pamata nodarbošanās, līdz ar to tomēr pamatā atbalstīja zinātni, bet tādā pat laikā arī sportistus. Jo, redziet, ļoti svarīgi ir, man pašam, no pieredzes es varu teikt, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka cilvēki, kuri aktīvi ir bijuši sportā, īpaši lielajā sportā, viņi ļoti mērķtiecīgi, ļoti augstas darba spējas, ir savu laiku saprātīgi un labi plāno, un līdz ar to, arī darba arī garīgā dzīve viņiem visai aktīvi norisinās. Un līdz ar to, protams, viņi arī sasniedz labus rezultātus arī zinātnē. Man liekas, ka to apliecina arī tas, ka jūs pats, darot zinātnisko darbu, jūs kļuvāt arī par visas lielās padomju zemes čempionu diska mešanā. Tā atkal jāpalabo mazliet. Labojiet, es sapratu no Jāņa. Mazliet pirms jau ir vēl vidusskolā mācoties, tad 11. klasē vidusskolā. Tu man neprecīzi pateici. Tas nav svarīgi, kad, bet ka tu izkļuvis par tādu faktu kā tāds. Izcīnījis. Un arī pamatā universitātē tās nodarbošanās ar sportu, arī ar volejbolu vēlāk bija Latvijas un Rīgas izlases komandā un tā tālāk. Tas jau bija mazliet pirms ienākot zinātnē jau vidusskolas laikā. Tad jau jāteic tā, kāpēc jūs izšķīrāties par labu tomēr studijām tādā ar zinātnes virzienu un pēc tam devāties uz Zinātņu akadēmiju, varbūt bija vilinājums tomēr būt par lielu sportistu? Es varbūt nāku no latviešu zemniekiem, un tur tomēr pamatā zemnieks visu kārtīgi pārdomā un apdomā ir, un es sapratu jau, ka ar sportu visu dzīvi nevarēs maizi pelnīt ir, un līdz ar to vajadzēja kaut kādu nopietnāku nodarbošanos. Bet ar sportu tas palika hobijs visai dzīvei un varbūt vēl līdz šai dienai. Un varbūt tas deva arī iemeslu, labāk saprast tos jaunos censoņus, kuri ienāca zinātnē un kuri paralēli varēja nodarboties ar sportu. Bez šaubām, jā. Bet vēlreiz atkārtoju, ka tādā laikā, kad jau sāk zinātnisko darbu strādāt, tad vairs īsti lielajā sportā vairs īsti nebija aktīvi. Jā, es gan dažos institūtos zinu, varbūt Jāni, tu zinās precīzāk, ka bija arī tādi jaunie sportisti, kas paralēli zinātnes darbam sekmīgi startēja, gan tenisa sacensībās, varbūt vēl kaut kur, ka bija tieši tā, ka... Piemēram, Gunde Grīnumi, Latvijas čempioni badmintonā. Izdomājām, aizbrauksim pēkšņi uz Maskavu. Akadēmijas vadība piekrita divatā, es vadīju komandu, kur sastāvēja no viena dalībnieka, Gundegs Grīnumis. Aizbraucām badmintonā, Agita Rītiņa. Aizstāvēja, tā bija Republikas čempiona mākslas vingrošanā, strādāja Valodas institūtā, aizstāvēja disertāciju. Veseli varētu saukt ārkārtīgi daudz cilvēkus, kas aktīvā sportā paralēli tomēr nodarbojas ar zinātni. Un bijušie PSC izlases volejbolisti Tatjana Vēnberga, kā jau tāls teica, vesela rinda cilvēku, kas aizgāja no lielā sporta, nokļuva akadēmijā, un daudzi, uzzinot, ka akadēmijas vadība tik ārkārtīgi pretimnākoša, ka tik ļoti labi attīstās sports, bija ar mieru startēt taisni un spēlēt un strādāt akadēmijā. Tāds mazs piemērs, piemēram, Orgsvietējas institūts. Bija tas slavenais pusdienas laiks. Latvijas zinātnē gudrākais cilvēks Ivars Trauskis pusdienas laikā uz mežu projām skrien, orientējās,
mačos piedalās. Lukēvits, vesela rinda cilvēki, mēs galda tenisā, augšā mums ir mačs, ir brīva zālīta, telpa, mēs spēlējam, citi spēlē šahu. Turpat lejā ir tenisa laukumi, citi iet un spēlē tenisu. Un tā bija visos institūtos, jo zinājām, jo tu labāk strādāsi, jo tev labāk rezultāti būs, tu arī varēsi nokļūt akadēmijas izlasē. Nu, kāds varēja būt lielāks prieks nokļūt akadēmijas 60 cilvēku sastāvā un braukt uz Vissavienības akadēmijādi, ja? 5 dienas pa brīvu. Tu atdodies, tu startē. Vai Baltijas Spartakiādas 3 dienas nedēļas nogalē izlasē, Baltijas mači, akadēmija, atbraucam atpakaļ, slikta vieta bez Ļeņingradā. Kāpēc? Bija jāanalizē darbs, kāpēc? Slikts darbs, slikti strādājāt, kas pa vaini? Nu, mums nav korti, mēs varētu vēl labāk, mums nav sporta zāle. Prezidents Māmesters saka, lūdzu, jums būs sporta zāle, uzceļ sporta zāli ar somu pirti, uzceļ zinātnes namu ar pansionātu, ar baseinu, ar kortiem, kolosāla, man teiksim, te ir albumā iekšā lūk šīs bildes, fotogrāfijas, ja. Pamaz vēl kas mums ir vajadzīgs. Nu, mums jau te ļoti labi attīstīta ir arī burāšana, jo tā akadēmija bija daudz. Mēs varam parādīt, teiksim, kā notika, atnāk no centrālā jahtkluba, man piezvana, Polis Javorskis pārbrauc pār Atlantijas okeānam vienatnē. Jahtas Spaniels. Poļiem vajag naudu, poļi uzbūvējuši kolosālu jahtu, vajag nopirkt to jahtu. Atnāk pārstāvis. Jahta saucās Spaniels. Spaniels ļoti pazīstama jahta, ļoti daudz dzirdēts. Vai es varu sarunāt ar Jandiņa prezidentu? Jā, varam sarunāt. Nolējam ar prezidenta. Viņš atnes līgumu. Nu, mēs gribētu to jahtu Latvijai nopirkt. Cik varētu akadēmijas iedot naudu? Nu, teiksim, tad jahta paliktu jums, Brīvām Vilnim, tur vēl kādiem kolhoziem. Prezidents izrunājamies, atstāja to rēķinu uz galda. Nu, un aiziet. Otrā dienā man sekretārs zvana, nonāc lejā, ar tevi grib prezidents runāt. Viņš man sēž pretī, un es to faktiski parādītu visai Latvijai, kas nekad to nav redzējuši. Es divatā redzēju to. Prezidents raksta, teiksim tā, 8 ar melu tinti 0, 0, 0 un paskatās uz mani un pieliek vēl vienu nulli klāt. 80,000 rubļi. Balta nauda. Balta nauda, un man tajā brīdī notirpst kājas. Viņš ar biedra gulbu uziet augšā pie plāna finanšu daļas priekšnieka Šlikts biedra, lai viņš noformē tālāk. Mēs to rēķinu. Es zvanu uz jahtklubu, jahtklubā saķer galvu. Kā jūs, Latvijas Zinātņu akadēmija viena? Jā, es tādu piemēru izstāstīju mazu, ja, kā akadēmijas vadība rūpējās par saviem cilvēkiem. Kā es pagājušajā teicu, tikko tu kaut kur labi nostartē, tā tev maksā prēmiju par to. Lieliski tas bija. Jā, mēs tā kā gribējām kaut ko gribēju piebilst, tomēr lūdzu. Papildināt, redzēt, Zinātņu akadēmijas komanda, tā ir vienas līmenis, ir un, teiksim, valsts vai republikas Protams. pilsētas līmenis ir cits. Līdz ar to es runāju it kā par lielo sportu, šeit runa ir par to akadēmijas. Es arī pēc spēlēm Rīgas un Latvijas izlasē Zinātņu akadēmijā atnākā strādāt vēl 10 gadus. Bija Latvijas Zinātņu akadēmijas volejbola komandas kapteinis un izcīnījām, teiksim, vadošās vietas ir Baltijas, faktiski pirmās vienmēr. Tātad te ir runa par, tomēr ne par lielo sportu. Protams, ka nē, mēs runājam par Zinātņu akadēmijas sportu, un mēs drusciņi viens otru pārpatām, jo es domāju, ka tomēr tas tā ir, ka jūs abi sakāt, ir tādi pareizi, šādi pareizi. Es gribētu varbūt teikt tikai, kas ir zināms, noteikti šahā. Jā, tas arī sports un māksla reizē, bet šahā bija. Jānis Kļaviņš, piemēram, bija strādājis Zinātņu akadēmijas fizikas institūtā un bija arī Latvijas čempions. Tā kā, arī tādu piemēru. Baltijā viņš bez problēmām vienmēr viņa sieva arī viņam bija kopā komandā bija. Bet tā citiem sporta veidiem tomēr mazliet ar tādu jāpiezemē. Nē, tiešām mēs runājam par Zinātņu akadēmijas. Tev tur priekšā ir vesels milzīgs albums. Atceros, ka vienreiz tu viņu jau bija paņēmis līdzi mūsu pirmajā tikšanās reizē šeit Latvijas ziņu kanālā, bet neko daudz no tā mēs neredzējām, jo nebija laika. Tā kā rādi tagad saulaicīgi, ko tu gribi. Te ir visa savienība, te ir viss, ar ko mēs tikai nesastrādājāmies. Tātad te ir Maskava un te ir Rīga, ja? Lūk, nepārtraukti bija iespējas Latvijas Zinātņu akadēmijas komandai aizbraukt uz jebkuru Vissavienības pasākumu 60-50 cilvēku sastāvā. Tas ir tur, kur ir pretī Zinātņu akadēmijas. Jā, tās bija izvērstas ārkārtīgi pa visu savienību. Ar ko mēs centāmies sevi, kā saka,
teiksim, pārsteigt vai pārsteigt citus. Tas bija ar oriģinālām. Teiksim, šeit ir redzams mūsu pārsteigums lielais, kad Latvijas Zinātņu akadēmijas sportisti, te varbūt nav redzams tik viegli, izcīna 2. vietu visā savienībā. Tas bija liels šoks un saņems tie kausi. Vēl jau teicu, lai es nelielot sev, bet es to kausu saņemu. Piemēram, un dabūju arī medāli. 250 gadu jubileja. Tās medālis man laikam ir vienīgam. Man to uzdāvināja sakarā ar uzvaru ar 2. vietu Padomju Savienībā. Kas tas par rakstu Rīgas balsī? Bija tāds laikraksts pirms kāda laika beidz eksistēt GDA paša labā. Un jūs to GDA tā kā komisiju vadījāt. Jā, tas jau bija tāds... 74. gadā, jā, PSKP pieņēma lēmumu GDA. Es gribētu teikt, tas bija tāds obligāts priekšnoteikums, ja gribēja beigt augstskolu vai pat vidusskolu, vajadzēja izpildīt GDA normas. Jā, gatavs darba un aizsardzībā bija tās pirmā un otrā pakāpe. Un ja nebija otrā pakāpe, tad nevarēja iekļūt teiksim, izlases komandās nevienā. Bet tas bija vesels komplekss, tur lekt, skriet vajadzēja un tā tālāk. Tur bija arī interesanta lieta, tu atceries, bija katru gadu jānāk 25% strādājuši uz skaitiem, ja? Es panalizēju, parēķināju, mums pēc 4 gadiem pietrūks strādājošie, ja? Uzrakstījām vēstuli, parakstīja Kārlis Millers, kā GD komisijas priekšsēdētājs, partijas sekretārs, apvienotās komitejas priekšsēdētājs, nodevām sporta komitejā. Es aizēju, mani sauc. Es saku, mums nebūs cilvēki pēc 4 gadiem, visi būs nokārtojuši. Kāda bija atbilde? Izmantojiet iekšējās rezerves. Un mēs sākām izmantot iekšējās rezerves. Un te es parādītu vienkārši gribu vēlreiz to mūsu slavenā basketbola komanda. Ja? Un mēs gājām uz to, kad mēs izdomājām oriģinālas medaļas. Nekur nebija savienībā, nekur nebija iespējams saņemt vairāk kā bleķi kaut kādu. Ja? Un tās ir savienības medaļas. Ja? Mēs vienmēr bijām kaut kur tur tā vai šitā. Bet sāk atvērot Zinātņu akadēmijas pansionātu, kas ir kolosāla iestāde. Ja? Mēs sākām, te ir mūsu prezidents, mēs sākām veidot tādas, tā faktiski atkal es lielos, vai ne? Bet es iedomājos, kāpēc nevarētu būt, teiksim, mālā viss tas. Tad mēs sākām veidot medaļas no māla. Cilvēki bija jocīgi tādi. Kā tad no māla? Labi, no māla. Es nevaru uzreiz uztrāpīt to māli, bet, teiksim, te bija medālis, pieņemsim, tenisā izdomājam tādu medāli, medaļonu un medāli, atkal metālā. Ko es vēl gribēju piebilst? Jā, te vēl, tas albums, te ir tas skaistā. Māls, šis ir māls. Te ir māls, jā, te ir māls, tādas tās medaļas bija. Un te ir tas skaistais mūsu Zinātņu akadēmijas pansionāts, kur nepārtraukti zinātnieki izveda savus pasākumus un visi sportisti mūsējā tur dzīvoja. Te ir vēl, es nezinu, vispār kaut kur saglabājusies. Te ir tā jahta Spaniels arī redzama. Kaut kur es nevaru atrast, kurā brīdī. Teiksim, ar tām bildēm te ļoti daudz, kas ir salikts un savienots. Es domāju, ka šis albums taču ir varbūt tiešām ļoti nozīmīgs gan sporta vēsturē, gan arī Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturē. Vai tos materiālus kaut kur var arī apskatīt publiski, teiksim, aizejot kāds interesants uz Zinātņu akadēmiju, vai tikai jāmeklē Jānis Gulbis rokā, kas ir vienīgais šī albuma turētājs? Vajadzētu būt Zinātņu akadēmijā. Vajadzētu būt, jā. Tā ir izdomāts, kad notiek sarunas pie jums var šeit bija Ekmaņa kungs, kad mēs to albumu nodosim Ekmaņa kunga rokās, prezidenta rokās, un visi varēs skatīties arī ārzemē. Pēc cik gadiem atkal latvieši būs, kad būs 4 gadiem būs ārzemē latvieši? Jā, kongresā. Jā. Tad viņiem varēs parādīt, tur ļoti daudz rakstu latviešu valodā. Pasaules latviešu kongress. Pa 10 gadiem, varbūt nedaudz ātrāk varētu. Bet šis albums saglabāsies arī pēc 100 gadiem. Un es arī gribētu būt tā, kā jūs man atcerās, kad es tomēr fotografēju, taisīju un veidoju to visu. Ja? Un iedomājieties, ja toreiz nopirkt to jahtu par 80,000 rubļu, ja? Tagad eksprezidentam nopērk mašīnu par 80,000 latu. Ja? Vai tu tālu vari pastāstīt, kā tas ir normāli vai kur tā loģika? Toreiz mēs maksājam 15% no mūsu algas aizgāja sportam, fiskultūrai un tā tālāk. Ja? Mēs tāpat tagad maksājam nodokļus 80,000 lati vienam cilvēkam no manas kabatas aiziet. Bet jā, var atļauties to, kāpēc nenopirkt, labu mašīnu, kāpēc. Bet varbūt es vēl vienu piezīmi arī par šiem ir. Man liekas, ka
Ja runā par tādiem braucieniem uz, teiksim, toreiz uz Savienības centriem vai Zinātņu akadēmijām, man liekas, ka pirmais brauciens notika 1958. gadā, kad mēs braucām uz Grūziju. Tad arī bija viss. Ar atsevišķu sporta veidu noteikti? Nē, pa viss vagons bija tātad volejbols, basketbols, sieviešu, vīriešu, galda tenis, šaušana, šahs. Tā bija pirmā Visainības akadēmijā, es tad gāju skolā. Man liekas, ka bija pirmā reize tāds brauciens tāds bija. Es tā domāju, ja šodien runājam par vēsturi. Tad, jā, tā bija pirmā, es vēl biju puika. Tātad tas bija 1958. gadā, kad akadēmija faktiski tikai sāka pārvāktas uz tagadējo no Vecrīgas visur, kur bija Smilšu-ielā un Meistarielā 10, 12, tā saucamajā Kaķu namā bija virkni institūtu. Arī man bija tur tas gods uzsākt, toreiz ķīmijas institūts saucās garā. Bet tagad tāli, teiksim, beidzies, es tev iejaucos, varbūt mums laiks vēl ir. Un tagad, teiksim, 90. gads, mēs kļuvām brīvi, Nācās jahtu spanieli, kā tu saki, pats pārdot, atdot daudz ko. Pansionātu, mūsu lielisko pansionātu, kurā bija paredzēts arī baldbaseins ierīkot. 24,5 metri, lai netiktu klāt sporta mačiem. Kad sāka to pansionātu celt, es braucu kopā partijas sekretāru un prezidentu vienā mašīnā. Te mums būs sporta bāze, kur būs volejbola, es, kā pusprofesionāls, saku, tā un tā. Baseins jāatvērt tā kā arī Johaidī, bet nav ieplānots, projektā ir aizmirsuši, teorētiskajā. Tagad, kur palika tas pansionāts? Tagad, kur palika mūsu laukumi, kur palika mūsu sporta zāli? Kā 90. gadā, kad tu kļuvi par prezidentu, kā tu sāki vadīt sporta dzīvi? Redziet, dzīvē jau daudz kas mainās un daudz kam ir jāmainās. Arī nevar tādi nostalģiski skatīties atpakaļ tikai, kā sakot, kas bija toreiz, vai labi vai slikti, vienalga. Katram laikam ir savas uzdevumi, savas, kā sakot, iespējas un tā tālāk. Skaidrs ir 90. gados, kad atgūta neatkarība jau ar finansējumu jau bija daudz sliktāk kā tagad. Tagad akadēmija vai zinātne žēlojās, ka trūkst finansējuma. Toreiz bija, es domāju, ka daudz vēl bēdīgāk. Līdz ar to iznāca no vienas otras lietas atteikties. Piemēram, Spanieli pārdeva, Spanieli, bet toties izdarīja labu augstceltnes remontam un tā tālāk ir. Kur tagad stāv pustuks, cik es zinu. Nevar nopirkt. Jā, es izsaku savas domas, kā vienmēr. Jā, es domāju šeit par domas dalīties. Tas tā kā te. Bet tas periods līdz tiem 90. gadiem, viņš bija, kā man pagājušajā vēl jautāja, kas tur kā? Tas visu laiku bija kalnup, jo mūs nepārtraukti atbalstīja. Tu kā institūta direktors būdams, kā visi vesela gala direktori, vadība atbalstīja, ko jūs gribiet. Mums bija jābūt, mēs arī bijām labākie savienībā, viena no pašiem labākajiem, pateicoties tikai tai sistēmai un tai naudai, ko mēs saņēmām. Jā, bet un bats vairāk nav. PSRS vairs nav. Jā, naudas nav. Līdz ar to es domāju, ka šo var diskutēt tā. Es domāju, ka viss notiek kā vajag. Bet mēs šajā nostalģiskajā drusciņ tādā ieskatījumā Zinātņu akadēmijas sporta vēsturē runājām tikai tālāk, lai labāk saprastu to, situācija, kāda tā ir arī šodien izveidojusies, un saprast arī to, ka sports vienmēr visos laikos cilvēkam tiešām palīdz gan kāpt zinātnes kalnā, gan tikt pie labas veselības turēties, vai ne? Noteikti, jā. Bet vai tagad sportu akadēmijā? Tu esi tur iekšējais, vai es neesmu? Jā, kā tādas sacensības nav. Nav jau vairs sporta zāles un nav tur peldbaseini un tā tālāk. Bet to vajadzēs saglabāt. Bet es domāju, ka nodarbojās, kurš grib, tas atrod iespēju nodarboties dažādos citos klubos. Varbūt pienāks laiks un, teiksim, albumā vēl būs bildes iekšā pēc tīdās gadiem. Es vēlreiz atkārtoju, ka Zinātņu akadēmijas uzdevums jau nav gatavot sportistus. Jā, ir līdz ar to. Un, es domāju, atbalstīt jau varēja. Arī, iespēju robežās, es domāju, arī atbalstījā tas. Bet kā tāda kolektīvas jau vairs nežēl. Bet pie mums visas savienības komandas no republikām brauca kā arī
arī atzina, brauca kā uz ārzemēm. Jā, un tagad arī viņi var braukt kā uz Tagad viņi arī jau oficiāli brauc uz ārzemēm, bet vairs viņi nesagaida ne jahtas paneels, ne lieliskais pensionāts. Toties sagaida daudz cita brīnuma. Bet vai tas ir vajadzīgs? Jā, Es nezinu, te var diskutēt to. Jā. Es domāju, ka Zinātņu akadēmija ir jālepojas ar sasniegumiem zinātnē. Un Līdz ar to ir, un sportisti var atbalstīt zinātnes attīstību, tas ir labi, un es saprotu, ka tas, Bet 1000 zinātnieki ir aizbraukuši uz ārzemēm no akadēmijas. Jā, apmēram 1000. Ne no akadēmijas vispār, bet no Latvijas zinātnes kopsumā. Zinātnieki nav izņēmums no vispārējās situācijas. Es domāju, jā. Tā nevar gluži skatīties. Skatāmies pozitīvi un paskatāmies pozitīvi ir tas, kas ir bijis. Daudzas lietas tur ir pozitīvi, daudz virzienu. Šodien nevar salīdzināt vairs tās vērtības, kas bija toreiz. Viņas ir bijušas uz citādiem ideoloģiskiem pamatiem veidots un uz citādu attieksmi varbūt. Tagad pašiem jāmācās saimniekot, jāmācās sportot, jāmācās taupīt, jāmācās dzīvot. Bet te paliek leģenda, te paliek atmiņas. Tomēr teikt, ka tas sports jau ne tikai tie sporta sasniegumus vajadzētu uzskatīt, ka tur tālāk aizlecis vai ātrāk noskrējas vai kaut ko. Es domāju, ka šeit jāskatās ir veselība pamatā cilvēku. Tātad sports tomēr pamudina cilvēku ir piekopt veselīgu dzīvesveidu. Ja? Es nezinu, es varu sevi tā neērti ir teikt, bet, piemēram, es izsmēķēju nevienu cigareti savā dzīves laikā arī. Es domāju, ka tas ir labi. Jā. Es domāju, ka tur nekas nav neērti, ko teiks. Ir normāli. Jā, un tas man tikai palīdzējis, nevis kaut kādā veidā traucējis. Tā kā es domāju arī... Es vēl gribēju tālāk, ka tu ienāc par veselību palūgt adventas laikā manam tuvākam draugam, Zinātņu akadēmijas kontraspektāru loceklim, profesoram Edvinam Vanagam. Visi tie, kas pie viņa aizstāvējuši disertācijas, kurš viņš ir mācījis, saņemiem sevi rokās un palūksim augstākos spēkus, lai viņš tiek uz kājām. Viņš šobrīd ir smagi slims. Viņš ir slims, jā, un viņš ir mans labākais draugs jau 50 gadus ar otru brāli, arī profesoru Vanagu Ilmāru. Jā, bet tas ir cēls aicinājums to... Visiem, kas viņu pazīst, saņemsim sev rokās. Es ļoti ticu ekstrasensiem un ticu arī tādam kopīgam spēkam. Edvīn, ja tu mūs klausies, mēs esam par tevi, mans mīļais draugs, labākais draugs. Man atkal zinātne ir pamudinājusi uz ekstrasensiem neticēt, un es pavisam citādāk uztveru dzīvi. Tas ir cita diskusija. Jā, bet vai mēs minūtes laikā varam sagaidīt no jums, Miller kungs, piemēram, nelielu stāstījumu ieskatu tajā faktā, ka jūs arī esat Latvijas Zinātņu akadēmijas fonda priekšsēdētājs. Ko nozīmē? Jā, tas jau ir noiets etaps. Tas ir noiets, es domāju, vizītkartē ir jaunietā. Tātad divos vārdos. Tātad dažādi pamatā zinātnieki, pamatā ārzemju zinātnieki, Zinātņu akadēmijai veltīja zināmas naudas summas ir, turklāt ne sevišķi mazas pat, tur ir ziedojumi? Jā, ziedojumi 100 000, tur vācu markas bija, eiro vai dolāri ir, un šie ziedojumi veido tātad šī te fonda, tā sakot, pamatu. Ir, un fonda līdzekļus izmanto tātad pamatā jauno zinātnieku atbalstam, stipendijas ir, balvas un tā tālāk, tātad aktīvi. Bet es vairs 8 gadus biju fonda priekšsēdētājs, bet patreiz jau tas ir noiets etaps. Bet tas ir labi noiets, varēja no tās, bet tā nauda laikam arī tie ziedotāji bija paredzējuši, ka tas neaiziet nekam citam, kā tikai tādam mērķim atbalstot jauno zinātnieku. Tur nevar noēst, nedrīkst. Es jau gribēju, vai tur nevarēja par to sporta līniju kaut ko atkal aktivizēt. Vēl jūs lasiet manas domas, jums ir ekstrasenses spējas. Pamatā tas tomēr ir zinātnes attīstībai, jaunie zinātnieki vai zinātnes grāmatu izdošanai, tātad ir pat pēdējo stradiņu grāmatu izdeva pa fonda līdzekļiem ir. Tas ir liederīgi. Jā, un man, teiksim, ko es gribu kas man vienmēr priecē, pat šoreiz, mūsu leģendārā diktora Velta. Redziet, kā viņi saskaņojas savu apģērbu, Es domāju, ka speciāli dizains strādā. Nekā nebija. Pagājušreiz mēs bijām pionieri, tagad mēs esam atkal it kā saskaņoti. Es jums novēlu Velta turpmākā laikā arī. Vai mēs esam uz jūsu vai tu nav svarīgi, mēs esam priecīgi, ka Tāls bija šokā, ka viņam būs iespējas
būt kopā ar mūsu Veltu Puriņu. Nav otrs diktors Latvijā tādas, kāda ir Velta Puriņa. Tas ir mans stāsts. Samulsinājāt, bet paldies par labiem vārdiem. Es runāju atklāti, tā kā es esmu pieredzis. Paldies par labiem vārdiem, paldies par šo ieskatu Zinātņu akadēmijas vēsturē, drusciņā tādu nostalģisku piegāršu, bet no Jāņa puses, bet no jūsu puses atkal ar tādu mudinājumu uz virzību un attīstību. Jā, paldies, ka atnācāt, bet... Es novēlu visiem nodarboties ar sportu, ar fizkultūru un, protams, arī ar zinātni. Paldies. Jā, tātad raidījumā tālāk mēs skatāmies Ogres televīzijas 2 sagatavotos stāstus. Viens būs par Ikšķilas uzņēmējiem un pēc tam par Ogres krīzes centru bērniem. Paldies jums!